Vienā no Kalngales mazajām ieliņām skatienu piesaista ēka, kas gandrīz tikpat zila kā debesjums. Vietējie ļaudis to atceras kā veikalu, ko krietni papūstīs laika zobs. Pārvērtības notikušas pēdējā pusgada laikā. Grūtības jau praktiski nekādas ir vienkārši jābūvē, bet šādas tādas lietas bija. Parakām vaļā izrādījās, ka vispār nav pamatēkai, bet pašlaik, kā redzat, stāv un viss ir kārtībā. Vai šeit izskatījās daudz savādāk? Jā, te ir viss pārbūvēts. Te ir tikai dažas sienas palikušas tādas, kā tajās vietās, kur viņas atrodas. Jau pavisam drīz šeit durvis vērs sociālais centrs. Tas būšot identisks Cernikavā esošajam centram Pīlādzes, un arī nosaukums būšot tikpat spēcīgs – Kadiķis. Mazais brālis ir vajadzīgs, jo lielākā daļa cilvēku, kas apmeklē mūsu lielo brāli Pīlādzi, ir Kalngales iedzīvotāji. Tātad mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka, lai būtu tuvāk dzīves vietai, būtu tuvāk mājai, mēs varētu radīt šo centru tuvāk šeit Kalngalē. Pēc remonta telpas būs pielāgots arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un Kadiķī draudzīgi sadzīvos gan seniori, gan mazākie kalngalieši. Vienā no telpām būs iekārtot bērnu pieskatīšanas istaba, kur jaunās māmiņas savu lolojumu uz 2 stundām varēs atstāt gādīgas auklītes rokās, bet otrā telpā dažādas kopā sanākšanas varēs organizēt vecākā paudze. Viņiem ir lekcijas, viņiem ir rokdarbi, viņi varēs izmantot datoru pakalpojumus, viņi varēs maksāt savus interneta maksājumus, pieņemt kolēģus un draugus no citiem centriem. Tas, kas palīdz aktīvi novecot, lai viņiem nav jāsēž mājās, kad viņi var kopā sanākt un šeit visi kopā darboties. Aktīvās novecošanas gadā domāts arī par fiziskajām aktivitātēm. Pavisam netālu ar Eiropas finansiālo atbalstu top āru trenažieru laukums. Jau uzstādītās iekārtas vienaldzīgus nespēja atstāt ne bērnus, ne pieaugušos. Šādi laukumi tiek izveidoti Cernikavas novadā, lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu atpūtas iespēju realizēšanu, kā arī lai sakārtotu vidi. Šie laukumi ir paredzēti ne tikai bērniem un jauniešiem, kā tas varbūt sākotnēji izskatās, bet viņi var tikt izmantot dažādu vecumu cilvēkiem. Laukums Kalngalē būs aprīkots ar āru trenažieriem, zviedru sienu, kā arī tiks uzstādīti galdiņi un soli atpūtas mirklim. Darbs pie līdzīga laukuma izbūves uzsākts arī Siguļos. Jā, mēs Cernikavas speciālās internāta pamatskolas kolektīvs, visi bērni un skolotāji esam ļoti priecīgi, ka netālu no skolas top mums aktīvās atpūtas laukums. Šo laukumu mēs noteikti izmantosim sporta nodarbībās, sporta stundās un, protams, pēcpusdienās, kad audzinātāji kopā ar bērniem dosies un piedalīsies aktīvā atpūtā. Cernikavas novada attīstības programmā līdz 2014. gadam līdzīgu sporta un atpūtas laukumu izbūvi paredzēta katrā no novada ciemiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.